Vēl nav bijuši, bet, jāskatās. Cerēsim, ka būs. Nezinu. Jā, ceļojumi ir tas, man liekas, ka primārais, ka mums grib tērēt un ka mums arī tērē vairāk naudas. Jautājums, vai sponsori? Nē, vēl nav sponsori, bet, teiksim, es nezinu par tām. Es nezinu vispār, kādas ir iespējas, nekāda vēl tāda piedāvājuma nav bijuši arī neviena kompānija, kur pagaidām tā tur baigi meklēt kādu, kurš viņus pārstāv. Protams, pokeris visu laiku meklē, bet tur, lai tiktu, vajadzētu arī kādu panākumu nopietnāku dzīvē, pokerā, kādā IPT vai kaut kur tur aizķerties augstāk. Tā kā tas. Contrasta aereo, l'arbitro fa correre, parla sul petto, botta al volo, traverso, no! Segno modoに真剣モードに切り替わったストレートサイドライン Transmitivo en vivo desde Unibet, espero que la hayan pasado muy bien. Viņam vēl ir priekšā. Jāskatās, kā ar to nākotnē varbūt kaut kādas iespējas tur radīsies. Jautājums, cik tev dienas vieta jāzaudē, lai beigtu dienu, teiksim, sit and go. Es sit and go pats vispār nespēlēju, bet teiksim tā. Bet, teiksim tā, vienkārši man ir tas konkrētais grafiks, ko es spēlēju, un tad, ja man āpnīgi ātrāk spēlē, tad es izslēdzu tos turnīrus ātrāk jau, bet, ja nē, tad izspēlēju to attiecīgo turnīru skaitu, un viss nav tā, kad ir kaut kāds tā kā naudas limits. Vienkārši ir tas, ko esmu izdomājis spēlēt, un to es arī cenšos izspēlēt. Un pēc tam, tas arī viss, tad es arī pārtraucu spēlēt. Un cik svarīgi ir pielāgošanās citiem spēlētājiem salīdzinājumā ar savas spēles stila izkopšanu? Tāds labs jautājums. Cik svarīgi salīdzinājumā? Tad nedaudz ir jāpadomā, kā varētu noformulēt šo atbildi. Kā savs viens spēles stils un grūti tā pateikt. Jāizkopja ir kaut kāds savs stils, lai varētu, teiksim, sākt to visu. Tad jāpadomā par to, kas vislabāk pašam sanāk un kādu visērtāk stilu spēlēt ir. Un, protams, ka abas lietas, man liekas, ļoti svarīgas. Tāpēc, nezinu, varbūt vienlīdz svarīgas vai varbūt pielāgošanās varbūt ir nedaudz svarīgākas. Tā ir grūti. Par šitā diezgan interesanta tēma un varbūt būs kaut kā jāpiefiksē un kaut kad vēlāk varbūt jāuzraksta blogs par šo. Jautājums, cik monitors izmanto divus monitors, 1.24 colu, vienu un 1.22 colu monitoru. Tā kā es nespēlēju uz vairāk kā par 15 galdiem, tad tas ir diezgan pieteikami. Varbūt optimālākais būtu 30 colu monitors viens, bet pagaidām neredzu tam baigo vajadzību. Tā kā tas vēl pietiekami jauns un iespējams var jau gadīties, ka es kaut kādā mirklī mainīšu dzīves vietas kādu laiku vai kaut ko tādu. Teiksim, tad es neredzu jēgu sapirkt daudz kaut kādas mantas, lai pēc tam tas var radīt problēmas pārvācoties un viss kaut kas tāds. Jautājums, vai var pastāstīt par grindhouse kaut kur ārzemēs, kur vairāk grinderi no RV māju un full-time grind vēl kādas izmaksas. Izmaksas noteikti ir iespējams atrast visdažādākās. Un, teiksim, tā izmēra diezgan izdevīgs tas
tās cenas tur agrāk bija dzirdējis, ka kaut kāda tur NL10, NL25 grinderi tur dzīvoja tikai maksājot reiku. Un, teiksim, tā dzīvoja kā Hollywoods zvaigznes, spēlējot salīdzinoši zemes likmes. Un tā grūti teikt par tām izmaksām. Es domāju, ka viņas ir noteikti mazāks nekā dzīvojot Rīgā kaut kur tādos labākos rajonos. Otē būs interesants 100,000 pots, 6 par izspēli, tā teikt. 9 klasiskais coin flips. Sergejs pret Dāvi. Pagaidām devītniekiem cerīgi izskatās 13% un devītnieki noturās. Dienas lielākais profits, lielākais pots. Nu, kāds lielākais pots turnīros nav tāds lielākais pots par tiem panākumiem vairāk var lasīt tur blogā. Tur var noskaidrot arī lielāko to profitu dienas, bet, nu, vēlreiz pots par to tā nav tā, ka ļoti vajag patīk lielākais vai kaut kas tāds. Un tur bija 5 par skors pagājušā gada sākumā. Jā, te mēs jau esam ļoti tuvu bubble. Kaut kāda 12, 10 spēlētājiem varētu būt uz doto brīdi, vai ne? Man liekas, ka šobrīd ir 11 spēlētāji un ir hand by hand. Pēc tā, cik lēna spēle notiek, bet tūlīt mēs arī to redzēsim pēc divers, vai viņi gaidīs pēc partijas komandu. Mums ir tā priekšrocība šobrīd tāda, ka tā kā mēs laikā gājām ar aizturi. Jā, bet tagad mēs pietojamies. Mēs visu laiku, tagad mums ir iespēja griezt ārā tās pauzītes nevajadzīgās. Un šis tas brīdis, kad mēs pierausim uz kaut kādām droši vien zem pusstundas būs, skriesim aiz muguras tikai reālajam laikam. Jā. Un fināla galdā mēs jau būsim 20-25 minūtes. Un headzapā tur simboliski. Jā, ok. Nu ko, šeit mēs varam redzēt? Tā būs kaut kas interesants. Oskars vienkārši zog blinds, bet tur abi spēlētāji ir pamodušies. Arku, nezinu, kāpēc viņiem ir reģistratūrā 3 meitenes. Viņam tāpat tikai 2 kompjūteri. Ko trešā dara? Ķēr tos, kas iet garām? Klačojas. Un viņam ir problēma tāda, kad cilvēki iet garām nereģistrējas, un tad viņi ķer droši vien tos cilvēkus. Jā. Tas ir vienreiz Rojālā bija baigi interesanti tas, ka bija tās aprots, un es iegāju ar to pašu aprots, un man parāda viss kārtībā, bet pēc tam vēlāk pie manis piegāja un teica, kāpēc nereģistrējies šodien, es nezinu, kā viņi to atklāja. Tas likās interesanti. Tur laikam viņi bija tas, ka... Tev bija aproci, bet tu nebija tajā dienā reģistrējies? Nu, aprots bija visas dienas vienādi, un man bija nenoņemta, bet viņi laikam skaitīja, cik ir reģistrējušies šodien, un tad saprot, ka ir tā kļūda un kaut kas ļoti... Jā, skatīt. Skatīsimies, ko Jurijs te izdomās darīt. Andrejs pagaidām arī vēl domā, bet viņš izstāsta, ka grib likt visu šķipus iekšā. Tā, vai jūs esat profesionāls spēlētājs un cik aptuveni jūs nopelnat spēlēt pokeru mēnesī? Nu, teiksim, tā pietiekam nopelna, lai varētu pats izdzīvot. Un ķērs likmes nespēlējam vai pārstāvu Latvijas starptautiskos turnīros. Esmu pārstāvējis, bet neregulāri ir noteikti cilvēki, kuri daudz biežāk to dara. Kur Andrejs dodās Olin un Jurijam, tagad interesants lēmums. Jurijs arī nekavējoties liek visu šķipus iekšā. Oskars ātri foldo. Bet Jurijam bija krietni vien mazāk un abi ir tādu lepnumu, tā teikt, izmet čipus. Jā, pagaidām izskatās, ka tev viss tiks sadalīts.
jautājums, vai es dodu priekšroku neturbo turnīriem, kāpēc un ko domā par hiperturbo MTT. Neturbo turnīros ir ļoti jauki tas, ka tur ir vairāk vietu tiem manevriem, tu vari vairāk, teiksim, dabūt no tiem sliktiem spēlētājiem un attiecīgi arī apspēlēt kādus, kas ir, teiksim, arī labi spēlētāji, jo tur vairāk ir rūmis. Bet par tiem turnīriem, ko es varu teikt, man arī viņi patīk, bet tur ir lielāka variants, un tāpēc es mazāk spēlēju. Viņas tur vairāk ir tas veiksmes faktors, bet tur arī ir savs nianses, un kur var, teiksim, gūt arī diezgan lielu tādu peļņu un kaut kādā veidā apspēlēt. Es tikko pamanīju, ka mēs sportcentrā esam mobilajā versijā pirmā ziņa, aktuālākā. Mālačs raksta komentārus. Sitat mūsu uz augšu. Vienīgi komentāri viņiem nav uz pēdējos var aiziet. Jā. Vajag noraut laiku līdz 10 minūtēm. Tas iemesls tam atliktiem laikam jau ir vienkārši drošība. Tātad spēlētāji nekādā gadījumā nevar atrasties tajā pašā rokā, kuru mēs šobrīd skatāmies. Un, diemžēl, roka, tā kā šeit jau ir runa par to jau par naudas balvām, tur to time neviens nesauks ātri, un ja arī pasauks tās 15 minūtes var mierīgi būt par maz. Tā kā, kā kuram tas lēmums? Vienam tas lēmums ir automātisks, otram. Jā, tā jautājums, kā es ieguvu atpazīstamību. Man liekas, ka blogošana visvairāk to veicināja. Jo nekāda, teiksim, tāda ļoti liela rezultāta nav. Vairāk ir tā, teiksim, stabilitāte, kaut kādas tie stabilie, teiksim, panākumi, kas nav nenormāli liela, bet viņi ir stabili. Un tā atpazīstamība galvenokārt ir ar to blogošanu saistīta. Cik tu aklitas stundas vispār dienā spēlēji pokeru tieši? Tā vidē diezgan grūti pateikt. Citreiz sāku par spēlēt 9 vai 10, un tad atkarībā no tā, kā sokās līdz 3, 4, tas ir 5, 6, un citreiz, kad iet ilgāk, tad tur var gadīties līdz 8 arī. Vidējais varētu būt kādas 7. Tas, man liekas, tāds, ko varētu teikt par vidējo. Tas ir tajās dienās, kad spēlē. Svētdienās var būt ilgāk. Tāpēc, ka, tur sāk ātrāk spēlēt, 6, un tad citreiz ievalkās tur līdz 3, 4 tie turnīri. Kā tu raksturot savu dzīvesveidu, kā veselīgu visnotaļ? Es domāju, ka salīdzinot ar lielu daļu pokeru spēlētāju, es raksturot savu kā veselīgu, tāpēc, ka es cenšos nodarboties arī ar sportu un pavadīt, teiksim, laikā arī ārpus pokera, un tas nozīmē, ka tas dzīvesveids ir vairāk tāda sabalansēts, ir gan intereses ārpus pokera, gan arī, teiksim, tās pokera komandas intereses, bet, tagad jau daudz ir, kas cenšas sportot arī vairāk pokerā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Jā, cik esmu jau pokerā iekšā gadus, tie cilvēki, ko es redzu, kas katru gadu izskatās priecīgi, veselīgi. Ceļš par Norvēģijas čempionātu ir viens labs, labi iespēja salīdzināt spēlētājs, jo es laikam esmu bijis uz pēdējiem 6 čempionātiem. Jā, 2 Nottingamā, 2 Rīgā, 2 tagad Dublinā. Un tur tās sejas ir pilnīgi tās pašas, un katru gadu man brauc vēl papildus. Tāds Džonijs Laudens viennozīmīgi atstāja ļoti labu iespēju. Jā, viņš vienmēr skatījās intervijas. Dzīvespriecīgi. Viņš arī, man liekas, cik zinu, ka viņš arī ar sportu vienmēr ir bijis labās draugos, un tas man ir svarīgi. Tur ir vēl daži tādi, kas ziemas pavada Taizemē, spēlē hairollerīšu, kas šogad priecē īstenībā tā Anete Oberstāt, Anete 15. Viņa uzņēma tā kā tajā Norvēģijas slavas pokeru zālē, un viņa ir ļoti pieva kļuvusi. Jā, es manīju to arī pāris bildēs. Viņa ir vienkārši mikroskopiska meitene. Viņai tas draugs arī, tas bija tas Montgomerys, kurš tāds aprīgāks. Es nezinu, vai viņam vēl tur kaut kas notiek par to gossipu, tā ne tik ļoti interesējos, bet viņš arī bija, kad toreiz pie main event bija tā fināla gala, tad viņš bija tāds krietni tāds molīgāks nekā beigās tagad pēdējos gados, kad bija krietni pielicis pie. Iespējams, ka tas, ka viņam tie līdzekļi arī ļāva mazāk spēlēt pokeru un vairāk veltīt pašam tā attīstībai, kas arī saprotam, bet vieglāk, es domāju, ka ir neizlaist to formu.
Piedzīvojums sākas ar triobet.com. Ko domājat par Olimpikas spēlētāju līmeni? Manuprāt, diezgan zems. Esmu spēlējis 2 reizes un 3 reizes un 2 reizes ticis pie fināla galda. Spēlējis laivu turnīrus vairākās Eiropas valstīs. Tur spēlētāji daudz meistrījāk. Jā, protams, Latvija jau tā kā pokers nav tik attīstīts, kā tas ir, piemēram, citās valstīs, kā Skandināvijas un vispār, kur pokers ir vispār aktuālāks, teiksim, bijis. Bet, jā, Latvijā tagad līmenis aug un rezultāti noteikti neizpaliks. Jautājums, cik pokeru spēlētājs tu zini ar 6 pakām? Grūti teikt. Nezinu, tā nepārāk esmu iepazīstināts ar šo statistiku. Tad, kas vēl te ir, kāds ir vidējais spēlētājs, kāds regulāros Olimpikas no turnīros, noteikti kā tur varie. No kādiem 35-100 latu turnīros parastajos līdz 90 parastajos kaut kādos tur 25 latu turnīros un tam līdzīgi. Tā kā, tur viss dažādākie ir atkarībā no baina noteikti. Ar 4 blindiem nometās. Bet tagad ir tā, ka viņi gaida. Tagad jau hand for hand noteikti, kas nozīmē, ka kad spēle turpinās tikai tā, ka pie abiem galdiem ir izspēlēta konkrētā roka, lai nebūtu tā, ka kāds velk laiku. Var jau redzēt, ka visi spēlētāji skatās nedaudz arī uz otru galdu. Jautājums, lai varētu viens iztikt, tas bija tā domāts, ka, teiksim, tā nē, baigi nedaudz padomāt. Jā, lai atļautos arī draudzeni. Jautājums tad, ko nozīmē atļauties draudzeni? Tur pirkt viņai kurpes katru dienu vai kaut ko tādu, es nezinu. Tie rezultāti vēl nav bijuši tik iespējīgi, bet, tā aizvest meiteni tur vakariņās kino vai teātri vai vēl kaut ko tādu arī nav problēma. Un, ko domā par pokeristiem, ir atšķirīgi viedokļi, bet tā kā, ja parunā un, teiksim, paskaidro to, kā tur viss notiek un ka var vilkt paralēlis, teiksim, ar akciju tirgu, ka tur ir līdzīgi, teiksim, tā specifika, ka, ir tās naudas svārstības, ir naudas svārstības, ir tas psiholoģiskais kaut kāds spiediens, ir matemātika iesaistīta un tad tas, ka tev vajadzētu ilgtermiņā uzvarēt, ja tu esi labāks nekā pārējie un ja tu vienkārši ieguldi laiku tajā, tad jau viss saprot. Tā industrija tagad jau attīstās visas vispār freelance princips, ka viss strādā, teiksim, daudz strādā no mājām, tur kofīšupos un tā vairāk tas no 9 līdz 5. Vispār tas jauniešu vidū ir tāda lieta, kas, nezinu, kas kļūst, teiksim, ne mazāk izplatīta, bet, teiksim, tas freelance kļūst vairāk izplatīts. Jā, visi grib strādāt savā laikā, savā vidē, un tāpēc vienkārši paskaidrojot par to kas ir, kā tajā pokerā viss notiek, cilvēki jau ir saprotoši. Protams, atceros sākumā, kad es tur sāku spēlēt, tad bija tāda, nezinu, tur vecāki kaut ko teica, pokers tev var būt hobijs, bet tur nekad ar to nevarēs pelnīt. Un tad vēl bija arī klasē, ka tur teica, saprot, dzīvē ar draugiem uzspēlēt pokeru, bet ne jau internetā kāda jēga tur spēlēt. Un bija tādas frāzes, kas, teiksim, tagad liek domāt, ka tas ir kaut kādā mērā izdevies, ka ir izdevies pierādīt kaut kādu taisnību. Kur pazuda skolotājs Arnis Gugans, nevarēšu pastāstīt. Vai spēlēt online šaflot čipus? Man ļoti patīk šaflot. Jā, zinu vēl dažus spēlētājs, kuriem patīk šaflot, bet pats to nedaru. Kaut kad senāk bija laiks, kad es, nezinu, to biju darījis, bet, tagad esmu atradinājies no tā. Kā varētu tikt pie Olimpikas sponsora? Grūti pateikt. Neesmu par to nevien runājis, un Olimpika laikam nav tas, par ko pagaidām, kas man varētu interesēt visvairāk.
tā ar kādu no pokeru slānībām es sēdēju pie viena galda, vai bija neliels uztraukums. Padomāšu, vai esmu sēdējis, bet tā uzreiz nav viegli atbildēt, bet es domāju, ka nē, jo es jau neesmu bijis tomēr nekādās starptautiskajā arēnā, neesmu nekur tālu ticis. Tā kā vēl ar to nav sanācis nekas. Un internetā, protams, ar daudziem ir sanācis kaut kāds tur tas mūrmans vai kaut kāda. Nu, ir visi tie zināmie spēlētāji, kas ļoti daudz sasnieguši, ļoti daudz vairākus miljonus vinnējuši, gan internetā dzīvē varbūt, nezinu, tuvu tam. Bet, internetā nekāds satraukums, protams, ka nav. Tāpēc, lai sajustu to satraukumu, kas ir, kad ir sēde ar kādu zinām, tad jau laikam jābrauc būs uz Vegas kaut kad. Jā, šis ir ļoti labs mirklis, kad piemēram lielākais tā, ka var izmantot to, ka daži ir, kas skatās apkārt un gaida to mirkli, kad iekļūst naudā. Mans Twitters ir Akirtovskis vienkārši. Akirtovskis. Tā var atrast manu Twitteriem. Ko es saku par Dāvi Kolu ar devītniekiem. Tur tāds, nezinu, liekas, ok. Man tāds saka noteikti, ka tur nav pārāk viegli izmest devītniekus. Septītnieks gan tur varētu drīzāk izmest, bet devītnieki varētu būt tāds. Šeit tādi divi stēku blind versus blind, bet Dāvi vietā man pat tur reizes, pēc viņš ar iniciatīvu visticamāk varētu savākt. Un te nospēlē check. Labi, riverā viņam te divi pāri. Un spēlē check arī riverā. Tur gan Dāvim vajadzēja likt. Jautājums, vai domājas piedalīties PCA, 10,000 un es piedalīšos. Tā pagaidām nav tā doma, ja izdosies kvalificēties, tad iespējams piedalīšos, bet pagaidām tas nav plāns un nezinu, pagaidām tas neizskatās tā. Ja man būtu tagad jāsaka, vai jā vai nē, vai es piedalīšos, tad es noteikti teiktu nē. Bet viss var mainīties katru svētdienu. Cik maksā normāls pokera komplekts ar sakrīgiem čipiem, kur to var iegādāties? Par šito tā man grūti teikt. Pokerstars var pasūtīt kaut kādus pa tiem punktiem, bet tā, kur var iegādāties, kādos internetu spēļu veiklos, viņi jau ir, tur jāapskatās. Vajag pasīties internetā pašam palasīts, nezinu. Man ļoti tiešām grūti atbildēt, es neesmu ar tiem dzīviem čipiem daudz ņēmis, bet svarīgi, lai, nezinu, liekas, ka tā prioritāte, lai viņi ir māla, nevis plasmas, un tad pārējais jau tā parasti pēc tam viss, ja ir čipi māla, nevis plasmas, tad parasti viss ir ok. Tā lielākā starpība, man liekas, ir starp to par neko citu vairāks, tad tā nevarēšu atbildēt. Par čipiem bija jautājums, ja? Jā. Kāda starpība vai kāds tieši bija jautājums? Kur labāk iegādāties un kādi ir vislabākie? Es uz mirklīti iziešu, atstāšu tev palvijā. Par čipiem ir tā, ka, ja vajag mazumā, tad internetu veikalu, kaut kas ir pieejams. Ja vajag tādam labam cashgameam vai draugu lokā, tad, ja gribās super čipus, tad ir pilns ar internetā iespējām iegādāties dārgus, labus māla čipus, klasiskos dizainus. Un cena aptuveni jārēķinās ar vismaz $1 par vienu čipu. Tas ir māla. Bet, ja pietiek ar vienkāršākiem, tad, tur čipu komplektīni Latvijā, tepat Latvijā sākot ar kaut kādiem 25 latiem.
Un vienmēr jau ir tie paši konkursi BCF-am, triobetam vai unibetam, kad kaut ko var uzspēlēt un dabūt. Jo visiem viņiem ir savu čipu komplektu un īstenībā kvalitātes ziņā ļoti labi. Tāda veikalā līdzīgi droši vien maksā vismaz $50. 50 eiro, kādā 35 lati. Un tātad mums iet tā saucamais burbulis hand by hand. Cilvēki cīnās par naudas balvām. Arkli jautājums pagaidām atstāšu, kad Arklīs būs atpakaļ, tad uz tiem arī atbildēsim. Jā, kur jau Andruki 007 ielika komentāros, kad eBayā var dabūt ļoti labus čipu komplektus. Tātad jā, tie skaitļi parasti nozīmē, cik daudz čipi. Jau tāds, reāli 6 cilvēku galdam pilnīgi pietiek ar 300-350 čipiem. Jau tāds reāli 10 cilvēku turnīriņu var uztaisīt ar 500 čipiem, tā kā Viss, teiksim, tie komplekti, kad skatās, ļoti optimāli ir skatīties 500-niekus, es domāju, tad noteikti ir tā, ka... Tā, esmu atgriezos. Tur vēl pa čipiem turpin, jā? Jā, viens arī ielika komentāros Andrukis, kad var eBayā skatīties. Jā, tur ir... Svarīgākais, ko es tā kā esmu sapratis, ka lai viņi tie čipi galvenais, lai būtu māla, nevis plasmas, un tad pārējais jau tur tā. Jā, mēs jau tevi redz, esam tādi, kuriem patīk labas kvalitātes čipiņu un... Jā, man liekas, ka ar māla, esmu gan jau spēlējis ar dažādiem māla čipiem, tā kā tie, kas ir māla māls un plasmas ir vislielākā starpība pārējais, man tur tā, vai svars ir kāds tur 12,5 vai 13, tur tas man neko tā nemainīs pa lielam. Piemēram, Vegasā ir tie arī, kaut tie ir māla čipi, bet tur ir tas lētais variants, kuram ir aplīmēti un nobrandoti ar tur visiem šoviem, reklāmām. Bet tie zemākie, piemēram, tur 1,5, 1,5, 25. Bet kā uzreiz vērtība augtā, protams, visos nopietnos pokerumos ir labi čipi. Un arī tikko no Norvēģijas čempionāta atbraucām. Tur bija visi Norvēģijas eventi notiek ar viņu ar māla speciāliem Norvēģijas čipiem, ļoti labiem. Tas tas, ka Raivo turnīrs būs beidzies uz Babulu. Ko? Andrejs met valdās savus 6-3. Raivo spiež roku Dāvim. Un mums ir visi spēlētāji naudās. Fināla galds ar 10 spēlētājiem šoreiz, vai ne? Nē, 9. Rekur tieši arī uz ekrāna var redzēt balvu izmaksas. Tur tātad 2072 lati ir minimālā naudas balva, kas pienākās 10. 279. 272, jā. Un par pirmo vietu šodien ir gandrīz 2800, 2770. Ļoti iespaidīgi. Virs 9000 balvu fonds, super. Hey, loser! Oh my God, it's a bear cub. I know, I took it. You owe me $1,000 cash. It was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Jāsaka, ka šī sērija ļoti veiksmīgi ir 9090. Tieši tā, mēs šodien bijām droši vien spējīgi uztaisīt arī 115, 120. Tieši tā, bija 12 cilvēku waiting listas, bija arī maksimālais iespējamais pieļaujamais, jo, lai visiem garantētu vietu pirmo 6 līmeņu laikā, kamēr bija late reģistrācija. Un tātad mums pirmā roka, kad ir nobalansēti galdi, pie katra galda 5 spēlētāji. Jau esam naudā, jā. Spēlētājs otrajā boksā ir tikko ieradies. Mums izskatās, ka nebūs vēl viņš ievadīts sistēmā, un TV brigāde nespēs mums pilnībā šo roku parādīt. Jā, tad jau vismaz 272 tad sanāk. Jo viņš tikko piesēdināts pie šī galda, tad sistēma strādā tā, ka
lai jūs saņemtu šādu animāciju ar tik daudz informāciju, spēlētājs ir jāievada viņa bilde, viņa čipu skaits un vārds un sīts. Un tātad šajos momentos, kad pirmā roka nereti ir tas brīdis, kad visa informācija vēl nav sistēmā, un šis ir tas gadījums. Līdz ar to skatīsimies uz galdu un izdarīsim vienkārši novērojumus. Gan jau mēs visi sapratīsim. Nu ko, skatāmies, Oskars gaida. Pokers ieslēgt. Tā vēl tie jautājums bija teicis, ka izmantot 2 monitors un pietiekoši daudz galdu. Cik daudz laika patērē citu spēlētāju tendenci un statu pētīšanai. Un tā atkarīgi, ja ir vairāk galdu, tad, protams, tam attiecīgi atliek mazāk laika, bet pie sev iemanījies pie 13-14 galdiem pietiekami ātri novērtēt. Un, ja gadījumā kādas problēmas, tad vienmēr ir iespēja paņemt to timeback un pēc tam kaut kādā mirklī daudz vēlāk izvērtēt to situāciju, ja tā ir ļoti svarīga. Bet tā jau esmu iemanījies to visu izpētīt salīdzinoši īsā laikā. Jautājums, kas ienesīgāks cash vai turnīri? Tā grūti pateikt, tas ir kā kuram, citam cash, citam turnīri. Tas ir kaut atkarīgs pēc tā, ko ir mācījies un kāds raksturs, man liekas, ka arī tur spēlē kaut kādu lomu. Un tiem, kuriem varbūt ir kaut kāds tur noturīgāks raksturs, tiem varbūt kaut kāds cash games varētu būt, vai ne? Kā tu Pauli skaties šo? Kas ienesīgāks cash vai turnīri? Kaut kādiem cilvēkiem gan jau, ka ir... Es domāju, ka, lai uzturētu pokeru dzīvesveidu, un ir arī Olins no mūsu jaunatinācijā, lai uzturētu pokeru dzīvesveidu tiešām tādā ilgtermiņā, tas cash games ir ļoti svarīgs. Dzīvajos turnīros, kad brauc spēlēt, tad tu vari atsist uzreiz bainas un tā. Tu nevari ceļot pa pasauli, spēlēt pokeru, tērējot būtiskus naudu ceļošanas izdevumiem un spēlēt tikai turnīru. Tas nav optimāli. Protams, tāpēc labāk nebraukt un spēlēt tikai internetā, nekā braukt un spēlēt tikai. Tieši tā, internets ir super alternatīva. Un redziet, mums ir fināla galds, tātad maza reklāmas pauze.